Norris. Agent George. Taking a bit, Sam. You aren't allowed to drink, but there's definitely some people who drink. So I think it's about to be 57. Baker State released there by Norris. Did anyone have a report in rain? Sounds like it's just you. Crikey, mate. Nu, apsveicam Crikey. Apsveicam Džordžu Raselu un visus tos, kuri neaizmiga līdz 60 pēdējiem kaut kādiem apļiem. Nu, paga. Principā jau nebija. Mēs tik, nebija tā, ka gribējās gulēt. Pat man. Tu negulēji vai ko? Nē, man pat negribējās gulēt. Bija jau salīdzinoši. Nevis salīdzinoši interesanti, bet sacensība pat neskaitot to, Norris un Maks, obvious thing. Viņi bija diezgan interesanti, manuprāt. Labi, tur nebija varbūt cīņa par, kā saka, uzvaru, līdz beigām. Bet, principā, tur bija visāds actions. Tur Pēres cīnījās. Pēres ar hāsiem. Nē, bet tas ir tā kā nopietni jāapspriež. Cik sūdīgs ir Pēres? Tu domā, viņam ir kaut kāda slimība piemetusies? Nē, es nezinu, kas viņam ir piemeties, bet viņš ir reti sūdīgs, zini? Tā kā salīdzinot pat ar Maksi, salīdzinot jebko vienkārši. Viņš ir reāli. Salīdzinot ar Maksi, tagad salīdzināja. Nē, bet labi salīdzinot pat ar jebkuru laikam, ka šobrīd viņš ir reti sūdīgs. Zini? Pēres ir... Labas laikam jāsaka vispār čau. Pēres ir baigais bombas. Jā, sveiciens visiem. Un mēs esam ierakstam tieši pēc Austrijas Grand Prix. Tieši pēc Jāņiem. Ar svaigām emocijām. Svaigām galvām. Kā kurš? Es nē. Bet, zin kā, Austrijas Grand Prix... Tiem visiem, kas fantasijā uzlika Limitless čipu, likās, tā jau grūti trāpīt, zini, tev ir 4 top konstruktori. Tev jau tā ir grūti izvēlēties un salikt to piecinieku, ja tev ir visas iespējas to Limitless. Un, sacīgs, kā jau gaidīts, zini, Verstappens dominē un viss paliek diezgan garlaicīgi. Un Austrijā lielākais actions, starp citu, kas man iekrita acīs, bija tas, ka tad, kad Norris un Verstappens vēl nebija iegājuši boksos un atpalcēja, ko tu apdzen pāpli, tie iesāka svaigām riepām iet garām viņiem. Un tas sāk spēlēt iekšā bišķi stratēģijā jau. Jo Maks teica, man tur aiz muguras 2 hāsi jau lido. Tur Magnusens kodās, jā, Magnusens. Jā. Un Norrisam atkal paveicās, ka viņam Leclerc bija aiz mugurē, kurš bija diezgan lēns, viss sacīkst. Jā. Sveiciens visiem Ferrari faniem, jā, diezgan Ferrari vispār pēdējā laikā, zini? Bet nevar arī saprast, jo es pirms gonkas skatījos kaut kādus šitos te viģikus lasīju atkal un teica, ka, Sainz teica, Austrija mums ļoti piemērotās. Būs labāk nekā iepriekšējā Barcelonā. Un atkal sprints paiet, kvalifikācija paiet, un tad šodien atkal parādās ziņas, šī trasa Ferrari tomēr nav laba, jo ir garie līkumi ātrie un downforce baigais aizzīgs. Tāpatās kā Barcelona nebija viņa trasa. Jā. Un trasas pirms tam arī Kanāda, un Monako, Monako bija. Labi. Bet Ferrari ir pagrūta. Bet labi, tur Leclerc gan jau, ka būtu pacīnies, bija šī augstāk nekā Sainz, bet pie Austrija mazais kontents. Uzreiz vērsim pie ragiem. Uzreizām, jā. Tas ir laikam, kas svarīgākais vispār. Vai mēs kaut ko runāsim? Mēs pēc tam varam parunāt. Ir bišķi varbūt par Barcelonu, kas bija arī... Tā nevajag par Barcelonu. Labi. Karoči, tikko svaiga ziņa ir, Norris pateica, ja Maks neatzīs savu vainu, tad viņš zaudēs ļoti daudz respektu pret viņu. Un, ja godīgi no šī te visas cīņas, kas starp viņiem bija, man liekas, mums tā gribējās ierakstīt čatā tā draudzība, kas viņiem ir. Interesanti, vai kāds būs tās attiecības tālāk? Es to ilgi, kad es 2 epizodes atpakaļ to teicu, cik ilgi būs tā viņa draudzība.
Un es gan godīgi sakot, es negaidīju, ka viņi kad Lando pietuvosies Maksim tik ātri, tāpēc es varbūt tā baigi... Nu, labi, būsim godīgi, šoreiz Red Bulls sapisās meistarībā, jo viņiem nebija mītīgi. Nē, bet vispār tas, kad Norris ir tādā situācijā, ka viņš var kosties ar to Maksu. Protams, tur nebija riepas vai tur riepu advantage Norrisam, lēns pitstops un viss, nu tā kā tik daudz tie lēns pitstops, plus vēl viņš ir viņu neizlaid ātrāk, nu, jo vajadzēja tā kā gaidīt, laikam, kamēr Norris iet pitos. Nē, viņi skrūvēja aizmugurē to labo riepu, viņi nevarēja uzskrūvēt. Jā, bet tas bija ilgāk, bet viņi vēl pagaidīja. Un viņi vēl pagaidīja, tāpēc, ka Norris nāca pitos. Un tad vēl Maks nepaņēma to līkumu 4. Jā, viņš vienkārši vai 3. tas jau 4. Un viss tas salikās 1,3 sekundes diference. Norris sāk nāk klāt. Bet man arī zina, kas viss sacīgs, pirms mēs ejam vēl pie tās sadursmes. Nu, Maksis brauc tā kā robots. Un man ir tāds sajūta, ka viņam tā mašīna, ka tas Red Bulls, viņš parāda jau tās vājības savējās, tāpēc, ka viņš ar 4. motoru jau brauc. Un vispār FP1, kur bija tas, zini, kas bija pie vainas Maks, tā ir ķibelē, kāpēc viņam motors izslēdzās? Lewis Hamiltons. Kāpēc Lewis Hamiltons izdarīja? Parādīšu tās video. No. Already in a good window. Little niggle with the sensor, but we fixed that quickly. And I was already in a good window. Little niggle with the sensor, but we fixed that quickly. And Es īsti nesaprotu, kā Hamiltons vainīgs. Kaut ko sensoru. Liela Hamilton. Jeez. Kas vēl? Kaut kas vēl izteicās? Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda vispār ar šļurām tur visi. Visi izpildījās. Ar šļurām. Laba definīcija. Skaidrs. No, these guys are fucking retarded. Okay, no worries. Plenty of time. Tas bija kvalī, kur viņi nedabūja tos apus arī. Es nezinu, no kurienes? Leclerc bija vienīgais, man liekas, kas nedabūja apus. Jā, tas varbūt. Nē, es skatu, viņi, kad brauc ārā, viņi runāja. This guy is fucking retarded. Bet viņš pēc tam uztaisīja lielu atvainošanos sociālos. Lielu atvainošanos. Hello, I wanted to say big apologies. Ak, Dievs. Bet šitais ir tāds tā kā uzrakstīts ar drukas kļūdām. Tā kā, ja jūs šito lasat kāds mājās, šito var izlasīt Yuki balsī, un tad liekas, jā, ka viņš to ir teicis. Bet varbūt tās arī viņi tas sociālmediju tīms ir uzrakstīts. Es domāju, ka sociālmediju, protams, ka sociālmediju tīm. Es domāju, ka viņš nedomās, ka viņš nevar tā. Nu, labi. 40 štukas. No, fine, jā. 40 štukas, jā, un 20 iesaldāts līdz nākamajai reizei. Kad viņš pateiks. Ko? Jā, kā tas strādā? Nu, ķipa 40 ir sots, bet 20 ir iesaldāts. Ķipa 20 laikam atgriezīs. Wow. Un man ir tā sajūta, ka Maksam tā mašīna ir, kā viņš brauc ar 4. jau to internal, karaču 4. dzinēju. Viņam ir ļoti daudz detaļas jau ir vispār Maksam izlietotas, jo es skatījos šitajā mājaslapā, kaut kā mājaslapa te bija. Jā, atradīšu jauši, bet viņam visvairāk ļoti daudz detaļas ir izmantotas, un man liekas, ka visu gonku arī viņš tur zina, tie vienā vietā, kur viņš brauc, viņš saka to 8. ātrumu neslēgt iekšā. Man liekas, tas Red Bulls jau ir tāds salipināts kopā, tur kā paturās. Nē, šobrīd tā arī izteicis. Kopā, man liekas, ka laikam, kad ir, tā mašīna nav viņa nav dominanta, un arī Barcelonā viņa teorētiski nebija ātrākā formula. McLarens ar Norrisu, tā kā bija. Un tas viss, tas gaps Barcelonā sacensība pabeidzās ar 2 sekundēm. Atšķirība, protams. Labi, tur notiek visādi faktori, whatever, bet stila tāpat tās 2 sekundes. Tas jau ir diezgan tuvu. Tur nav tāda dominants, un Maksis tiešām, man liekas, kad brauc tā kā mašīna kopumā. Jā, Maks. Un tas bija vēl viens, jo, zini, viņiem tas pace ir līdzīgs ar Norrisu. Bet tāpat tur vienā aplī pēkšņi pussekundi parādās atkal kaut kur. Un viņi iet pitos, izbiet ārā no pitiem, vēl sekunda klāt ir. Maks arī, viņš brauc tā kā robots, un Norris ir ātrs, bet Norris pieļauj tās kļūdas ik pa laikam. Un tas arī, ja mēs pārējām pie tās cīņas,
kurš vainīgs, kā tev liekas? Ja tev vajadzētu vienu. Nē, nu kā, Maksim iedod penaltī. Maksis teorētiski vainīgs. Viņš uzstūrēja. Teorētiski vai tev var tā liekas? Man... Jo tu jau esi tāds Verstappen dikraiders bija šī. Nē, tā ir, jā. Bet man tāpēc, ka viņš ir ļoti labi brauc. Viņš ir golds. Jā, šobrīd ir šalākais. Bet viņš uzgāja tur tā bišķīt uz to ārmalu, vai es teiktu, ka tas ir nenormāli agresīvi un tā, ja tur nebūtu kontakts un kaut kas tāds, vai tā vispār būtu diskusija, es domāju, ka nē. Labi. Tur tā, tā mēs varam arī Alonso visu laiku dalīt 10 sekundžu penaltīs. Visu laiku Alonso? Bet, zini, tā kā, tas uz tādu pieredzi, man nelikās, viņš nebija tāds, K-Mag type of move. Viņš bija tāds, viņi tā ļoti bieži dara, ka viņi tā piesadz, tā kā, ka tu esi tā racing line, un tev nāk pāri. Tu pa pašu to sadursmi runā, jā. Rekuru video. Pirmā problēma, kas man liekas, ir tā, ka Norrisam nebija vairs kur likties. Bija gan. Nebija gan, viņš jau bija ārā, jau brauc uz, kā bija kur likties, jā, izbraucot ārpus trases, viņam bija kur likties. Jo, šajā gadījumā Maksis tulītās būs. Maksis uzgriez viņam virsū. Bet viņš būtu palicis šitā vislabāk, viņš taisa ciet. Jā, bet viņi tā dara. Bet tev ir jārubī, kur ir, bet tev laukums jāredz visu šī. Apsties tulītās no Norris. Skaidrs, un kur viņam braukt ārpus trases, viņam jābrauc, lai nesadurtos. Viņš jau bija pie pašas malas. Šajā gadījumā Verstappens agresīvi gāja virsū un viņš pat negāja. Mana problēma ir tajā, ka viņš pat negāja agresīvi virsū. Viņš paspieda uz ārā. Viņš negāja agresīvi virsū. Viņš paspieda, un tu pasties, viņi visi tā dara visu laiku šādā situācijā, kad tev nāk uz ārā. Labi, līdzīgs. Manuprāt, tā nav nenormāli tāda wow epizode. Zini, ka tur kā kādas mūs. Ok, bija kontakts, kādam šajā situācijā ir jāiedod penaltīs. Labi, un iedeva Maksim. Tā kā, man liekas, pilnīgi iedeva labi. Jo, tur bija fights, tur viņi cīnās, un skaidrs, ka viņi tur bija šī netīra, tur Lando pabāž, tur deg un kaut ko pačīkst arī par Maksi. Tur bija normāli, zini, tāda racing epizode. Man atgādināja šito. Pilnīgi tāda pati situācija, tikai cita trasa. Kur pie Astrija ar Hamiltons, kur Hamiltons griež virsū un viss kreš. Viņam nav kur likties, otrs paspiež, kā tu saki. Paspied un avārija. Sūdīgs video šitas. Bet līdzīgi teorētiski. Labi, bet tur jau viss, ja mēs ejam bišķi dziļāk, tad tur viss jau sākās ar to, ka... Viss weekends, principā, no kvalifikācijas jau viņi kožās, Nē, es vairāk par to, ka man liekas, ka tie tiesneši arī bija šīt... Zini kā, atkal kurā pusē tu esi, jo man it kā liekas, ka Norris diezgan agresīvi lanžoja. Norris? Bet tajā otrajā reizē, kur viņš palika trasē, un Maks izbrauca ārpus trases un aizgāja priekšā, tur jau vajadzēja, man liekas, jau bišķi iejaukties un tiem tiesnešiem pateikt, vai mainties vietām. Maksim vajadzēja teorēt sadot to pozīciju. Jā, tā ir, jā. Bet Lando, zini, kas man... man žēl Lando vienkārši. Man žēl Lando, tāpēc, ka Lando izstājās, Verstappens tāpatās nobrauc 5. Viņš palielina pārsvaru čempionātā, viss viņam ir kārtībā. 5. nobrauc vienreiz. Jā. Lando zaudēja noteikti vairāk. Viņš principā ar šito otro vietu vai uzvaru varētu sākt, varbūt pat domāt kauties ar Ferrari, ne? Tur nav tik tālu. Viņš jau ir otrais konfrontējumā, Lando. Tā kā, stulbi. Bet es domāju, sezonas garumā arī tā arī būs, ka viņš kodīsies par otro. Un jāstāsta, kur būs pie Astrija un McLarens kā komanda. Es domāju, ka tur arī ir opcijas pret Ferrari. Diemžēl Rol tev jāsaka, ka McLarens nav vairs, manuprāt, tik tādās. Nē, tur viss normāli. Jā. Bet ko es gribēju teikt par to pašu cīņu un to visu, man liekas, ko dueli. Kas man nepatika no Makša puses, kad viņš tomēr, kad Lando tomēr šajā visā konfliktā bija tāds mierīgāks un more collected. Un Maksis patiesībā bija tas, tā kā,
kas izdarīja to lielāko daļu no tiem nesmukumiem. Tipu. Viņš sāk stresot, viņš sāk stresot, un viņam parādījās spiediens, un viņš viņš palika tāds nervos un nepatīkams. Tas man iekrita vienīgais acīs, kas man tā kā nepatika. Ja tur līdzīgi kā tajā 21. gada sezonā ar Hamiltonu, kad viņš jāzem tādu rītīgu spiedienu, viņš tur arī tā, kas sāk foldot. Un tur ir jāuzteic, manuprāt, Norris, ka Norris bija šajā visā cīņā ļoti savākts un ļoti mierīgs. Un viņš atdeva to pirmo pozīciju uzreizām. Tā kā bez diskusijām atrada vietu, kur vismazāk viņam traucēs, un viss. Un gāja pēc vēl viena overtake uz trases. Tas man likās forši. No Lando puses, ne tik ļoti no Makša. Un tad ir jāparunā par to draudzību. Kā tev liekas? Es domāju, ka tur beidzas. Man patīk tas Juans Pablo Montoya vienreiz aizgājuši čempkāriem. Pie kā viņš brauca? Pie Chip Ganassi, man liekas. Un Chips Ganassi viņam pateica, ka tu ņem savus draugus līdzi uz trasi, nevis trasētājs sev draudzības. Tas, ko Montoya arī teica vienā vidikā, vienreiz, ko es nesen skatījos. So nowadays, with social media and everything, the teammates are best friends and they go for dinner together and they all go play paddle together. In my time, you didn't talk to anybody. You know, I used to talk to Fernando and still do, and Rubens and Massa sometimes, and that was it. Why? So the paddock was a more hostile environment? It was very hostile. It was like, it was a different, like you didn't talk to anybody. And honestly, from my IndyCar days and even from back there, I think Ganassi had probably one of the best lines ever. He said, I was nice to somebody, a driver somewhere, and I wasn't cutthroat when I raced him. And he got pissed at me. I said, if you want friends, bring them. You're not here to make friends. And I'm That's a good line. Yeah. And it's true. Yeah. You know what I mean? It's nowadays with the social media, everybody talks, everybody's nice and everything. But when you're that nice, it's hard to be an asshole. And it's hard to pull a move where you're going to drive the other guy off the track when you like the guy. Viņš saka, ka viņš savā laikā, viņš nevar iedomāties, jo tajos brīžos, kā šodien, kad tu cīnies par to uzvaru, un tev ir jāpieņem tāds lēmums, kas var būt nepopulārs citu braucēju vidū. Paskatāmies Mihails Šumahers kā savā karjerā. Viņš bija pilnīgs assholes. Līdzīgi kā Verstapens. Verstapens taču arī nevienam ceļu negriež. Viņš nevienu nelaiž tā. Šodienas gadījums kaut vai vēlreiz parāda, bet Verstapenam ir miljons tie gadījumi bijuši. Ar Leclerc, ar Hamiltonu, Visi, kad tu cīnies pa topu, tā notiek. Tur nav. Rekur šito bildi atsūt. Šito for some real is the same guy. Tam gan es skatījos to gonku, un tad viņi tur pieminēja, pēc kad censība bija beigusies, laikam jau pēc tā collision ar Norrisu, viņi pieminēja, ka kaut kas ir Austrijai. Ka Austrijā vienmēr ir cīņa par uzvarām, un ir tāda, sākās rivalries, tur ir Rosbergs, kas tur Maksis, un tur tika pieminēts tās situācijas un tie momenti, un tur Maksis bija lielākā daļa no viņām. Gan ar Leclerc, gan ar Hamiltonu. Un beigās Russells vienkārši limuzīnā izbrauc un savāc paņem uzvaru savu. Un Giorgio Kenvindis. Bet, paļāviens, iedomājies, cik ļoti tas šis weekends varēja būt citādāks, ja mēs paskatāmies uz to pašu McLaren, tāda Oskaram Piastri. Jo, rekur vēl viens video parādīšu, paskaties šito. For me, it's embarrassing. We do all this work for track limits, put gravel in places. It gets deleted. I don't know why they've spent hundreds of thousands, if not millions, trying to change the last two corners when you still have corners you can go off. I was right to the limit of the track. I think that's what everyone wants to see. Bet, bļāviens, ja mēs paskatāmies godīgi, šitā noteikumi ir noteikumi, bet šitā ir huņa. Man liekas, šī huņa. Tas tā kā, ja mēs paskatāmies to pašu Dānija, Vācija, Eiropas kausā, ir tas VARs, kurš tas tiesnesis, kas skatās tur tos atkārtojums, un tur
Bļāvis, tur pa milimetru vecīt zābaks iziet, un tas Dāņu treneris... Tas offsides, ka viņi skatās. Tas Dāņu treneris arī saka, ja tāds milimetrs ir atšķirība, tas VAR pat dažreiz kļūdaini nolas, kad konkrēti ir tā piespēle. Un šitā jau arī fundamentāli, nekas nemainījās. Viņš izbrauc pa milimetru ārā, tur skaitīts tādus centimetrus. Noteikumi sportā, kur 1000 daļas izšķir, vai tu startē 1., 2., vai 3. vai 7. Laikam ir svarīgi, bet, man liekas, kaut kā bišķi tā, nogalina bišķi to sportu. Ja tu pieliec tās grānti, tev ir tas, un viņš arī tur video redzams, viņš arī iedipoja bišķi riepu tajā, grāntī, tā kā. Jo man arī pirms sacīgs bija tas jautājums, cik augstu, kā es esmu nopēles pusbombas Piastrī tiks, tad Piastrī nobrauc labu gonku. Piastrī nav pusbombas. Es nezinu. Viņš nav pusbombas. Pēdējās pāris gonkas Piastrī tādas bezzobēns pilnīgi. Bet šoreiz bija labi. Viņš ir salīdzinājums. Mēs viņu salīdzinām ar Norrisu. Un ir jāatcerās tas, ka Norris ir šobrīd arī mega. Viņš konkurē. Tas, man liekas, ka, ja atgriežas bišķīt par to Verstapens un Norris, to fightu, tad, manuprāt, šitādās under pressure situācijās Norris tā kā paliek labāks, man liekas, ka šādās situācijās. Viņš, man liekas, vienmēr arī karjerā ir, man liekas, bijis tāds. Labi, viņš tur vienreiz foldoja to Russian un didn't win the Grand Prix, bet labi, tur mainīgi laikastākļi un viss kaut kas. Bet viņam šitādās situācijās viņam ieslēdzās tāds, ka viņš var konkurēt ar to Verstapenu. Man liekas, uz trases, tad, kad viņi battloja, arī sprintā, tur bija tie 2 apļi, vai cik tur viņi tur kāvās arī tur. Un pēc tam pazuda Pace Norrisam. Man liekas, viņš spēja cīnīties ar līderi. Bet būsim godīgi pēc tās cīņas tajā brīdī, kad Piastrī pagāja garām Norrisam. Ir jābūt ļoti optimistiskam domāt, ka tajā brīdī nebija beigusies sacīkst. Tur bija viss. Sprintā? Tur ir over, jā. Jā, sprintā beidzās, jā. Ko vispār nevar izdarīt. Pret Maksim, jā. Kāpēc viņš laistu garām Norrisu? Protams, jā. Kļūt tika garām, bet es, tā kā skatoties to gonku, sprints bija interesants. 4 aplis. Bet viņš bija episki, tie 4 apļi bija episki. Bija mega, jā. Tas pats, kas tagad beigās, jo es skatījos sasvīdušām rokām gonkas beigas. Jā, bija interesanti. Bet jā, ko es gribēju teikt vēl par to, kad mēs salīdzinām ar to Norrisu, jo Norris ir jāliek ļoti, ļoti augstu tā kā driver. Un Maks ir jāliek vispār. Un Maksis ir, manuprāt, tas, ko es iesāku teikt par to, ka viņi, man liekas, ļoti līdzīgi tajos šitādos momentos on-track battles, un man liekas, tur Norris pat iespējams, kad šorīt parādīja, ka viņš pat šādās situācijās, varbūt viņam pat ir, man liekas, piemērotāk mašīna šim tiem on-track battles, bet Maksis kaut kā ļoti labi menedžo sacensību. Viņš zina, ļoti labi brauc savu gonku ķipa. Viņš menedžo tājus, tas viss jā, bet tā ir ļoti viegli puses. Menedžot, kad gonka ir tava palielo. Jā, bet tur jau tā lieta, Alando māk paņemt šitos opportunities. Man liekas, ka šobrīd izstāsta, ka varbūt, ka Maksis mazāk riskē, bet es neteiktu. Sprintā. Labi, Maks jau nav ar pliku roku ņemams arī teorētiski. Tādā ziņā tur arī viņš neļaus, lai arī viņi tur necīnās varbūt šobrīd par kopvērtējumu un kaut kādu reālu sezonu standingiem. Maks jau arī neļaus tā. Protams, ka, ko tu saki, tā kā loģiski, ka tā vai ne. Bet tas es domāju, ka vienkārši Piastrī ir priekš 2. gada čoka, tā kā viņš ir ļoti labs. Viņš ir neliekas jau vairs, ka 2. gads. Tik daudz gonkas ir, kad liekas, ka jau viņš brauc ilgi un ilgi. Jā, un tik stabili un tik mierīgi, un viņš izdara to savu darbu, tas Piastrī, nav viņš pusbombas, un par bombžiem tad tu tur sāc runāt, tur vienkārši, viens cīnās tur. Bet es reāli nezinu, cik sūdīgs ir Red Bulls, jo man liekas, tas Red Bulls nav nemaz tiešām tik labs. Jo Pērezam iet, jā, bet man liekas, tik slikti šobrīd. Viņš splīt to hāsus, tu saproti? Labi, bet es domāju, ka daudz piekritīs, ka tas Red Bulls, viņš vienkārši, viņu ir ļoti grūti braukt, jebkuram, kas nav Maks Verstapens.
Nu, tā kā, nav neizstās arī, ka Maksim ir viegli ar to Red Bull vairāk. bet nevar salīdzināt. Peres atpalika šajā sacīkstē pa minūti. Un sprintā viņš atpalika sekundi aplīgi arī no Maksa. Jā. Tā kā, grūti tā salīdzināt, tāpēc, ka man liekas, ka tās nesalīdzināmas mašīnas. Man liekas, ka Maks, protams, ir ļoti super robots, brauc ģēnijs. Bet viņš ir, es domāju, viņš neizspiež vienkārši nenormāli daudz no tā Red Bull. Tas Red Bulls nav, ja ātrākā formula šobrīd tāda sajūta ir. Jā, bet ja tev ir driving styles, tev ir kaut kāds meksikāņu sētnieka driving styles, kas ir, tur pavisam citādāks nekā tā mašīna, nekā Maksam un Maks atkal. Tu gribētu teikt, ka pieņemsim, mēs Pērezu ieliekam kaut kādā citā tīmā, un viņš ir tuvāk savam. Viņš nekristu, taču tīkā tā, viņš nekristu ārā. Es domāju, viņš kristu. Apsies Strauss pat Alonso sāk kabinēt ārā, tajā Astonā. Redz, Astonam nav arī piemērots formulā šitam braucējam ir nozīme, protams. Milzīgi, man liekas. Pēres ir, viņš ir vecīt. Man tieši tajās, ka nav milzīgi. Man liekas, ka tavs driving styles tev dod kaut kādas, ne jau sekundi aplīt ar vienādu mašīnu var nobraukt. Nav ar tie laiki. Tas viss ir, man liekas, ka visi braucēji, kas ir Formula 1 izņemot varbūt tās 3 cilvēkus, ir 2 cilvēkus, ir laba līmeņa pilotu, ka tu viņus ieliktu vienādos kartingos, tā kaut kādos koka gabalos, nebūtu šitādi bildes, domāju. Mošs laikam, kad tad... Man tā liekas, Verstapens ir the goats, bet ne jau. Es neticu, ka Red Bulls ir 4. ātrākā mašīna, un viņam ir tāds skills, ka viņš 4. miskastī ievelk vienkārši pārliecinoši pirmajā vietā. Tā arī. Nē, es nedomāju, ka 4. bet, tur šobrīd... Pērez pasties, viņš ir Hāsus splitoja. Viņš Hāsus sausā gonkā Austrijā, viņš ir starp Hāsiem. Tur nebija ne safety-cars, nekas. Atgādinājumu, ka tas ir tā kā Red Bull arī testing track. Jā, vēl pēc tam, jā. Savu mājas trasē. Jā, mājas trasē. Es arī nedomāju, ka tā. Protams, Maks ir the goats un viņš ir galsties pārāks, bet tas Red Bulls ir arī sakruķīts viņam. Un, zin kā, ielikt tādu albu, Peres, es neticu, ka Peres ir tik liels bombs. Mēs arī šo runājam jau kādu laiku, un viņš katru sacensību vienkārši turpina pārsteigt. Jā, bet tagad ir tā, ja viņš pagājuši, kad tur nobrauc otrais, atpaliekot tur 20 sekundes vai cik. Es domāju, tas bija uz tā, ka Red Bullam bija tāds mašīnas pārsvars, ka Peres visu laiku spiedis no tās mašīnas, a Maksis ar tādu pussasvīdušu padus ir braucis. Tagad Maksis spiež ārā nereāli, es domāju, un Peres vienkārši ir, apdirsies. Tā. Vienkārši pievilkts klāt, ir pievilkts. Un Maksim arī vairs neiet tik viegli. Viņš jau, Es tas arī saku. Maksis arī straglo ar to formulu. Un tas, ko var pamanīt, tas McLarens, viņš īstās feistī tāds, zini, uz trāses. Viņš ir tāds more direct, zini, tāds precīzāks. Viņš griežās foršāk, man liekas, iekšā. Tas Red Bulls viņš bija šī izstās pēc tādas resnas govs, zini, viņš tāda masīva, tāda smaga viņa tā liekas, tas Red Bulls, ka viņš brauc. Un kaut kādā race pace management fāzē, man liekas, ka ļoti labi strādā ar to Maksu, bet šitādās epizodēs, tur... Labi, es teikšu tā, ja Red Bullā Maksis sekundi ieliek Perezam aplī, tad viņi aizies citu komandu, es domāju, Verstapens 0,6 aplī iegriezt Perezam. Es domāju, ka tā ir. Viņš ir dafigā labāks. 0,6. Bet ne jau sekundi aplī. Tā ar vienādiem zābakiem, ja viņiem iedod. Ja komanda zinātu, ka tev ir 2 piloti ar vienādu mašīnu pilnīgi, tādu, mēs nevaram par to runāt. Ja viņi nebūtu attīstīti pēdējos 5 gadus tikai vienam cilvēkam, ja viņus ielikt abas McLarenā, Perez ne par kādu naudu neņemt, jo viņš ir sekundi lēnāks pilots. Par ko mēs runājam? Es piekrītu. Es domāju, to Perezu tur, tāpēc, ka tur tas Red Bulls tā sakruķīts, ka, good luck nākamajam iekāpt otrajā sītā. Nā, bet tā baiga konspirācija, ne? Nē, bet vai tā ir konspirācija tiešām? Vai tā ir, es nezinu, jā. Labi. Pakstamies. Jā, es domāju, vai šī ir konspirācija. Ir īpaši ieraksti komentāri tie, kuri jau tādā
puspālī vai normālā žingulīša, tas skatās 12 vai 1. Tiem, kuriem parasti ir kaut Emocijas tādas. Ierakstiet savas emocijas. Un vēl īstenībā šoreiz mēs ierakstām šito uzreiz pēc sacīks, tāpēc Mazepina balvu mēs nepalaidām. Mazepina balvas aptauju, tā kā varbūt tās ierakstiet komentārā, kā jūs domājat, kurš ir pelnījis Mazepina balvu šajā sacīkstē. Kas tavējais? Man bija personīgi, pirms es taisīju šodienas balvu, es sapratu, ka mums nebūs laiks, lai vispār ievāktu informāciju, bet mani pretendenti ir 3, ja jums kādam vajag palīdzību. Pirmais ir Fernando Alonso, jo viņš visu weekendu krīt ārā. Viņš netiek pēc Strollam līdz Strollam braucējiem, kurš es uzskatu, ka ir top 2. Pārrakstījis multi-year kontraktu ar Aston. Pārrakstījis multi-year kontraktu ar Aston, jā, par to mēs parunāsim. Jo viņš arī Joe tur ielika pakaļā, dabūja sodu. Un otrais kandidāts tālāk. Otrais kandidāts Charles Leclerc. Varbūt neveiksmīgi apstākļi. Neveiksmīga epizode ar Piastri, tur tāda bija šītiņa, bet laikam jau nekas tik traģisks. Viss kopā viņam visu weekends vienkārši varbūt tās tāpēc, ka viņam nepaveicās, bet viņam izslēdzās mašīna, tad viņš startā ar Piastri, sadurās, kaut kā. Jā. Pat tur pa beigām brauc. Beigās ir 12, 11, bet tā... Gandrīz iebrauc. Gandrīz iebrauc, jā. 11. Trešais, ko es biju ielicis, ir Peres, jā, jo, nosplitot Hāsus šitā sacīkstē, Nē, man ļoti patīk tas splito Hāsus, Peres. Pasmulā malacis. Man patīk, tas ir viens video. Jā, tā ir jāmāk 54 sekundes. Nē, tas nav video. Checo training for his Q1 knockout and battle with Haas and Sauber for P11. Ģipa smieklīgi, bet tā ir realitāte šobrīd. Jā. Ierakstiet komentārā, kurš jums liekas Mazepina balvas iegūs šajā weekendā. Es laikam, ka balsot par Astonu Mārtina driveri Alonso patiesībā. Parunāsim par Astonu, varbūt tās tad... Tu redzēji, ka es biju šokā par to statistiku, ka Astons pagājuši gan nobrauc 0,7 ātrāk. Šeit? Jā. Es neredzēju to, nē. Viņi iedomājies, ko tu esi darījis visu gadu, vai kurš tad tur ir tas megamaiņas stratēģis, kurš pieņem tādus lēmumus, kurš ņem īstos cilvēkus, kas tā mašīnu padara pa 0,7 lēnāk gadu laikā sezonas nogrieznī, kurš pagarina līgumu ar vienu no lielākajiem bombžiem F1 vēsturē, es pat varētu teikt. No, I was busy driving the car. Un tajā pašā laikā klīst kaut kādas baumas, ka viņi grib parakstīt Adrianu Ņūju. Adrians Ņūjs netērēs savas pēdējās nervu šūnas, ejot uz komandu, kur viena mašīna, viņš arī nedotu nekad sēsties Lancam Strollam pie ruļiem. Un zinot to visu, ko ir parakstīts, ka turpinās līgums Lance Stroll, cik kāda tā attīstības parabola šobrīd ir Astonam, tad izskatās, ka Alonso ātrāk pakarinās pedāļus pie sienas nekā vēlāk. Pakavs. Tā izstās, ne? Bet tas labi, tas 0,7. Sezonas laikā 0,7 es pielicis, tā kā... Noņēms. Bet, labi, tas 0,7, domāju, tur varbūt nav jāņem. Tur slikts performance pilotiem. Bet tas uzlaiks vecos visu. Pagājuši gadu Alonso tur varbūt bija tādā, teiksim, pīkā. Un tad uzstādīja kaut kādu labu laiku. Tā kā, varbūt tas ir kaut kāda viena lieta. Bet kopumā tur tā trajektorija ir downwards. Viņi slīd zemāk. Ja mēs viņus likām, ja tur pārliecinoši. Bet sezonu viņi arī kaut kā arī iesāk tā pārliecinoši 5. ātrākā komanda. Pārliecinoši 5. ātrāk. Bet tā bija. Labi, cik crazy tas neizklausās? Viņa Mērs cīnījās. Mērs īstenībā mega aizgājis ir. Mērs ļoti pasmuku. Kām ir aizgājis rītīgi, tas ir McLarens. Mērs pacēlās no 4. uz 3. un tagad ar Ferrari viņi tur kaut ko kožās. Labi, ar McLaren arī principā kaut kādā labā gonkā un varbūt netika
parocīgā McLarenam, bet, kopumā, 8 no pārliecinoši 5. vietas, jo kas tur nekas nebija. Viņi nevarēja tikt ne līdz Mercedesam. Likās arī, ka nevar tikt līdz tai 6. vietai. Viņi tagad ir noslīdējuši tur, viņi tur kaujās ar Zauberu. Alonso 18. vietā, 18. pabeidza. Un nekas 13. viņam arī nebija, ne? Gonkā, tā kā Zou arī, Bottasam vispār nekas nenotika. Albonam arī diezgan tāda neizteiksmīga gonka abiem šitiem Honda RB tipu. Par Juki es vispār visu gonku neko nepamanīju īsti. Ko nevarētu... Juki jau tā grūti pamanīt. Jā, bet ko nevarētu teikt, pieņemsim, par Okonu un Gasly. Tie, tu redzēji, Alpines pa smuko pakodās arī. Alpines pa smuko pakodās, bet Alpine onboards es redzēju, tā kā viņiem rāda tos onboards, tā mašīna, man liekas, ka krakšs, traktors reāli arī skan, tā kā viņi brauc. Man likās, ka 19. 20. gadā Red Bulls krakšs, jo viņiem bija tas Hondas, zinies, viņš tā plak, plak, plak. Bet jābūt pagaies, mēģināšu atrast. Bet labi, Gasly arī pagarina līgumu Alpainā, tas ir arī notikums, kas ir noticis pēdējās nedēļās. Okons vecīt izstāst tāds džeks, kuru ienīst visi. Es to teikšu šeit pirmais. Okons nedabūs nākamgad vietu. Nē, Okons ir ārā, es domāju, jā. Okon visi, paldies. Un izstāst, ka, zini, kas man liekas, viņš varbūt viņš sabotē savus komandas sacīkstus. Jā, viņš tāds zina. Ja mums jārunā tikai tur varbūt par ātrumu, tad es neteiktu, ka viņš ir pats sliktākais variants. Varbūt arī Gaslīs nav arī pats tur labākais variants, bet viņš nav tik traks tīri tā kā tīri ātrumā, bet viņš ir stulbs, viņš ir annoying. Viņš ir stulbs. Viņam aiziet ciet uzreiz, kā viņam tāds... komandas biedrs nāk virsū, tā viņam ciet visu. Jā, un es domāju, ka tas ir varbūt pat, ja mēs ātrinām bišķīt atpakaļ pēc tam nāko kādi, kad es nebiju redzējis, ka tā tik asi izsakās, par to. Pati komanda tik ļoti asi izsakās par savu pilotu. Kā pateica par Okonu. Tur Okonu teica, ka viņš ir apnicis visiem. Un iedomājies, līdz kam viņš ir novedis to savu komandu, kad viņi tā izsakās. Jo mēs jau nezinām, kas notiek varbūt tur tajā komandas iekšienē, bet izstāst, ka tur nebija vispār nekāda diskusija. 2 piloti diezgan līdzīga ātrumā, un pat tur nebija diskusija, ar kuru pagarināt līgumu. Es domāju, viņš ir tik nepatīkams cilvēks. Viņš tāds franču žurka reāli, mazais tāds. Labi, nav viņš garš, slidenais no tā tur Vaštavei. Reāli pēc Vaštavei. Ratatouille? Nē. Es te piekrītu, jā. Man pa Alpine. Bet bija interesanti pastīties, kā viņi tur kožās kaut ko. Nē, tas akcents ir ļoti labs. Tas ir ļoti labi. Un viņi visu laiku kaut ko dara. Viņi arī Barcelonā, man liekas, pakodās. Bet ja vajag kādu džeku atstāt, kuram ir akcents, tad tas ir Kevins Magnusens. Tā kā viņš jau pirms sacīks izteicās pa lielo, ka viņam tas, kā sauc to, vadītāju F1, kas vada to vienu no raidījumiem. Vils Bakstons? Viņš viņu kaut ko runā, viņi tur intervijā pirms sprinta, laikam, vai kuru viņš jau iedeva mazliet tādu mājiņu, ka viņš nākamgad sportskāros jau brauc. Un, kad jau beidzies viss ir. Jo viņš tās opcijas, viņš tur atvērts visas durvis, bla, bla, bla. Yeah. Tad izstāst, ka Kevinam viss ir beidzies. Bet, ja vajadzētu atstāt kādu kaskadieri, tad es noteikti atstātu Kevinu. Bet, ja mēs vēl Alpine bišķīt atgriežamies, tad rekur ir Alpine simulators iespējams, ko var nopirkt. Bet, nē, ja godīgi, tad reku šitādi te viņi tikko palaiduši, ko tu vari nopirkt Pār. Kāda ir 100 miljonus? Nē, duši kaut 100 tūkstoši. Man liekas, 200 štukas bija studijas atradīšu. Tā. Pirksi? Es arī. Labi, kas mums vēl pa gonku patiesībā? Tur ir, kas tev vēl palika atmiņā jau, jo man palika tie Alpaini. Haas arī forši pakodas. Haasiem labspējas Austrijā, bet laikam, ka vienmēr kaut kā ir bijis arī. Ne tad, kad bija pilnīgi slikti, bet Haas kaut kā, nevienmēr, bet jā. 120 štukas un šitais simulators var būt tavs, principā, dzīvoklis. Zini, kam šis darētu? Strolam.
Tīri pamācīties. Zini, kas ir vispār feature. Piešauties pie tās mašīnas. Vispār feature. Kā domā? Lance Strolls ir ķipa tāda, viņš trenējās, tipa. Viņš ķipa bare minimum. Ķipa. Nē, es domāju, ka nē. Viņš atbrauc strasi nobrauc. Viņš tāds. Bet viņš grib braukt. Zini, viņš grib palikt Formulā 1, bet viņš man liekas. Bet viņam jāpēcās no rīta, ķipa 6 no rīta jāizbraukt, ķipa jāiesiet izskriet krosiņš, viņš tāds nē. Karoči, mums ir triple headers nākamais British Grand Prix un uz McLarens kopā ar Levi's uztaisīs šitādu merču uz British Grand Prix. Man liekas, diezgan stilīgs. Diezgan krūti patiesībā. Man nepatīk tās jākas tāda stila, bet, principā. Kāpēc man nepatīk? Es nezinu. Personal preference vienkārši. Tā kā čekojiet McLaren veikalu. Silverstone būs exciting samat. Bet, ko es te... Karoči, vēl lielā bauma. Tas tā diršanās. Lasīju par to, kur... Karoči, ja mēs ejam pie baumām, tad it kā durvis uz Mercedes un Maxam nesot vēl ciet. Un kā Mercedes vēl joprojām gribot dabūt Maxi. Un, karoči, šitais te Horners var pateikt, ka vienīgais estimēts, ko viņi var dabūt, ir Joss. Jā, un tajā pašā laikā viņš tagad sadirsās vēl vairāk ar Jossu par to, ka viņš viņu neielika kaut kāds leģends, kaut kāds leģendu pirms gongas kaut kāds pasākums, kur viņi laikam brauc pa trasi, kaut kāds, PR pasākums. PR sūds, PR sūds, un viņi ielika Patriku Friezeheru. Kas ir Patriks Friezeheris? Tas ir džeks, kas ir vienu gada minārtī laikam nobrauc, 2005. gadā vienu sezonu. Un Josam ir vēl vairāk ciet tagad uz Kristiānu un uz Red Bull. Bet jūs ir agresīvi esat kaut kādās intervijās kaut ko teicis? Es to nezinu, bet es zinu tikai vienu, ka, zinot to dinamiku starp Maksu, Josu un Helmutu Marko un Horneru, tas ir vēl, un ja tās spekulācijas par to, ka Maks vēl varētu pievienoties Mercedesam, ir dzīvas. Es nedomāju, godīgi sakot. Tad tas tikai palielina iespēju, ka viņš varētu tur nonākt. Bet labi, tu biji fair. Jo tas ir safe bets. Mercedes tomēr ir saproti. Ja mēs runājam par Mercedes un Ferrari, tad tagad ir arī par 2026. gadu, ja mēs runājam par to jauno motoru, tad klīst baumas tikai divos virzienos. Ka Ferrari būs pīzēts spēcīgs motors ar priekšrocībām, un otrs ir, ka Mercedesam būs pīzēts motors priekšrocībām. Vienā vietā bildē neienāk Red Bulls. Nē, ir jau spekulācijas, ka tur ir dirsā, jā. Un vēl ņemot vērā šo, Maks zina vairāk nekā mēs, un ja šīs lietas, kas izspraucās ārā, tad brāļs nebūtu arī pārsteigts, ka pirms Ungārijas Grand Prix iznāks ziņa, kur Maks Sainz ar Mercedes. Un Kimi Antonelli arī parakstīs, bet Kimi Antonelli caur Williams kā nākamajā gadā, kad Russellam beidzās līgums. Jā. Tur jau arī var tā saschēmot. Un arī tas, ka, piemēram, tagad ir baumas par Alpīnu, ka viņi ir gatavi atteikties no Renault dzinējiem un iet vai nu uz Ferrari, vai nu uz Mercedes dzinējiem. Neviens negrib ne Red Bull Technologies, ne tur to Fordu, neko pat tūmā. Neviens pat skaidrs. Tur jau nav īsti pat Fords. Nē, tur tas PR deals ir. Un es šodien arī lasīju tajā pašā sakarā, kas atkal nenāk it kā pa labu Mercedesam, bet ka Hamiltons esot zinājis to visu informāciju un nevēlt viņš aizgājis uz Ferrari, kas ir Ferrari faniem ir ko cerēt. Kas zināja, ka būs motors. Jo tā jau nav pirmā reize. Arī 14. gadā pie jaunās reglamentu izstrādāšanas Toto bija tik tuvu, ka mēs esam sakruķīji visu. Tas pats arī tagad. Formula 1 nav tīrs sports, tur politika. Protams, ir iekšā, ārā, priekšā, pakaļā. Ar gonkas sarunāt, prezidents liekot, tas musulmanis, kā viņš Suleimans vai kas. Es domāju, tur visu var saschēmot, visu var izdarīt, tāpēc, ka tev Formula 1 vienmēr bija sports, kur vajag, lai uzvara kāds naudīgais un kāds lielais un kāds. Un, tā, protams, arī ir konspirācijas teorija, teorētiski, ka tā viss ir. Bet F1, diemžēl tāds ir, man liekas, ne? Tur ir ļoti daudz politikas un netīrās spēlēts. Un tā jau ir laikam, kad Toto ir, manuprāt, tādā labākā pozīcijā, lai kaut kāds spēlīts spēlētu. Un, jo Horneru
Blin neieredz, man liekas, ka daudz. Un viņš arī, jā, un viņš nav arī, viņam nav tāda man liekas, tādā autoritāte, ķipa tajā, gan FIA kaut kādā. Horneram ir šitais te Napoleona sindroms, man liekas, kad viņš viens ir visu izdarījis, viņam viss liekas, ka vienam, man liekas, tādā sporta veidā, kas kā Formula 1, nu, tu nevari bez kontakta, bez labām attiecībām. Tev vajag jāsmērēties iekšā, brūnu degunu staigāt un kontrolēt to situāciju, ko viņš ir darījis ļoti labi. Bet, man liekas, tagad viņš ir bišķīt aizgājis, jā, tajā. Nē, nu, bet viņi arī vienmēr tā kā bijuši underdogi. Nu, Red Bulls. Nu, labi, ok, Vettel tur laiks, bet arī tur bija, tāpatās kā Makša laiks, tur bija ļoti, ļoti vienkārši veiksmīgi tā tehniskie reglamenti un ņūji efekts. Toto ir tāds vairāk, zini, manipulators. Nu, jo viņš tur, man liekas, vairāk F1 savās rokās nekā Horners. Viņš tur strādā, viņš pats tur viņam ir sakārtots. Un, ja no tādas puses skatās, tad, protams, ka Mercedes tā statistiski gan jau ir labāks betis, kur iet. Un no tām baumām par tiem dzinējiem, to kur jau viņam būs jāien. Un viņi arī paņems. Visur arī Maks paņems pretī. Mērsis paņems, jā. Bet Toto jau bijis par to arī vokāls, kāpēc viņi negribētu. Protams. Nu, tas, vēl mēs varam parunāt. Karoči, internetā sāk klejot video, kur Davids Coulthārds bija atradis to Mersi. Logan Sargent, tas, ko teica. Šitais video, jā. Clean weekend. Any idea which Mercedes engine-powered driver this car could belong to? You're right. Logan Sargent. Making contact without even being on track. Let's hope he has a clean weekend. Jā, Davids Coulthārds, jā, pipars. No. Tagad video vēl viens. Vecais, labais. How do you feel about DC calling you out for parking? Well, I don't know if you saw my boy Kim Millman had my back. Did he really? Yeah. So Alex parked like an idiot. You know. I parked perfectly, and I got for him parking hitting a pole. What were you doing? I never hit the pole. The pole was never touched. It's just right on the edge. They obviously filmed it from an angle that looks like I've hit it's Albon's. The pole. Regardless, the main point is Logan got the stick for it. Either way, perfect. The bloke had no idea whose car it was. They must have, or DC or whoever must have seen Williams on it, and just went after Logan for no reason. He probably thought he was funny. Thought it was funny. It was funny. Nē, ķipa rēcīgi, bet zinot to, cik Loganam iet grūti pa dzīvi. Viņš tāds ļoti defensīvi tajā video. Gīzers, Davids Coulthārds, un vienkārši uztais šitādu te vidiku, nezinu, kurienes. Nu, ķipa no action un no tāda marketinga un no tāda ažiotāža viedokļa forši. Nu jā, nu. Bet, es būtu Logan Sargents. Viņš jau bija saltī. Viņš nebija beigas precīzi. Es būtu super saltī. Jā, viņš arī bija. Viņš teica, bloke doesn't even know whose car is this. Viņam jau tā grūti iet pa dzīvi. Nu labi, kas viņam grūti iet? Viņš brēns ir F1 pilots, saņem kaut kādu naudu un ir vienkārši miljonāri. Jā, bet viņš ir no tiem F1 pilotiem, kurš varbūt tās saņem tik, cik viņš iztērē. Tur zini, viņam jāatgriež sponsoram, bet mazliet 700 stūkas kaut kāds. Nē, nu viņš jau vienas kaut kādu naudu tam Williamsam, ne? Nu, vot. Nu, kaut kā viņam ir mīnu beidz, Loganu Sargent, tas, ko viņš tur saņem. Jā, ir saskaitīts fantasy punktu. Jā, nu es negribu atkas. Vispār, man tas fantasy, godīgi sakot, man jau ir apnicis. Jo sūdīgāks tu esi, jo tev ātrāk apnīgi ir saskaitīts punkti kaut kādiem pirmie provizoriskie. Tāpēc uzmetīsim aci. 253. Uzmetīsim aci. Man ir 302. Ar visu limitless vecīt. Man ir arī limitless. Jā, vienkārši besi ārā. Vienu dienu es uzlieku fucking uz limitless. Un tas ir tieši tad, kad Norris ar Verstappenu izdomā, ka lēšot. Tad, ja mēs paskatāmies uz Austrijas Grand Prix weekendu, tad man visvairāk punkti visiem. Bet es nevaru baigi lepoties, tāpēc, ka... Jā? Tāpēc, ka 5. vietā un tikai 30 punktus mazāk ir savācis Kristaps
ar komandas nosaukumu, kur ir Kugrēns. Un atšķirībā no viņam no manis, es izlietoju limitless čipu. Tas nemaz nav tik krūti, es tikai par 30 punktiem viņu pārspēju. Tā kā kur ir Kugrēns, ir Austrijas Grand Prix MVP, bet vai mums ir kāds ar mīnusiem? Ko? Pastīsimies. Braucam lejā. Es domāju, ka grūti būs pārspēt, bet nē. Pēdējā vietā Austrijas Grand Prix Egons Briedis, sveiciens Egonam. 152 punkti. Pasmuko. Normāla komanda, bet maz naudiņas laikam palikušās. Un lielajā kopvērtējumā, kas mums notiek atpulcē fantasy, tad cīņa diezgan tuvu, jā. Diezgan tuvu. Driver of the Day, Dāvis Rigaus, Andrejs Laipnieks 2, Andrejs F2 un 3. vietā Formulas fans Dāvis Fišers. Bet tu tur normāli patiesībā kodies 7. vietā. Labi, bet apsties man ir 300 punkti mazāk nekā pirmajā vietā. 300 punkti, tas ir iedodēt man ekstra posmu, un es pat nesakasīšu bez čipiem. Jā. Tā kā tas ir jau ļoti daudz. Nē, labi, pa uzvaru tu tur necīnīsies, bet tāpat tās 7. vieta nav slikti. Jā, bet man arī būs drīz tā kā tev, ka sāks apnikt, ka es jau zaudēšu to izredzi noķert kādu. Tā kā jā, Lando Maks izbojāja daudziem laikam. Man reāli izbojāja. Un zini, es arī beidzot atcerējos samainīt sastāvu. Jo man Albons pēc Barcelonas arī jau tā bišķi izbasīja ķipa. Vispār, kas notika Barcelonā, jo mums nebija arī epizode. Barcelona bija forši. Barcelonā Vēstienas sporta skola izcēla uzvaru. Vispār šautauts un sveiciens Matīsam. Matīsam, jo Vēstienas sporta skola, uzmanieties, ir ieskrējusies. Vēstienas sporta skola jau ir. Ja mēs agrāk runājām par Vēstienas sporta skolu, tā kā par tādiem underdogiem tīrākiem, mēs vispār nerunājam par Vēstienas sporta skolu. Vēstienas sporta skola jau ir 10. ielūzusies. Labi, skatieties uz mani. Es domāju, man ir vēl visādas opcijas. Labi, nē, nav. Barcelona bija forši. Man patika, man patika podiums, kad Hamiltons tur atgriezās. Nice. Jā. Viņi 18. sezonu jau Hamiltons spaudījumu. Pēc kārtas viņš visās sezonās bija spaudījumu. Jā. Pagājušajā? Jā. Visās. Jā. Bet viņš neuzvarēja pagājušajā. Neuzvarēja. Apsveicam visus. Vai Hamiltons uzvarēs šajā sezonā? Nē. Varbūt jā, teorētiski. Tāpēc, ka zini, Džordžam gan jau atkal izkritīs kaut kāds kārtas. Džordžs ir ātrāk šobrīd. Jā. Arī Ferrari faniem bija tāds... Bet, labi, te jau pastīsimies, kā būs. Labi. Un Leclerc. Bet labi, Hamiltons labs otrais pilds būs vienkārši Ferrari. Man ir aizdomas, ka Leclerc visu pulveri izšāva tajā 2020. 2. Vai 1. kad bija tā sezona, kad 22. jā. Pēc. Kad viņš ielika sienā Francijā un tur kliedz. Tas 3 gongs pakodās Verstapenē, sākumā. Nē, viņš jau tur bija... Labi, pussezona. Varbūt. Nevajag atcerēties tā. Bet, tas šodien laikam arī viss. Jā, es domāju, ka pietiek. Forši, triple header weekend. Triple header weekend. Gaidām Carlos Sainz, ko izdomās. Lēnām sāk citas durvis vērties ciet. Cerams, ka viņš nenokavēs savu īsto. Bet viņš laikam tādā, klausījos to interviju, to momentu, kur viņš runāja par to, viņš laikam tāds komfortablā situācijā, ka viņš var izvēlēties, kur viņš grib iet. Tā ir droši vien labi sajūta. Ja, bet viņš arī ir tāda pieprasītā. Viņš zina tāds Wi-Fi materiāli, pilots. Zini? Viņš nav tāds, nav varbūt 10, pēc kuru tu ejai, kā saka, racins. Jā, bet man liekas, Sainz ir, labs, 10. Es saku, viņš nav 10. Viņš nav 10 tikai tāpēc, 7, 8 vizuāli, bet šito tu kafo. Es domāju, ka... Viņš bērnus iznāca. Es domāju, ka Carlos Sainz ir pēc visām lietām viņš ir tāds 9, bet viņam ir viena problēma, ka viņš Jāņos pālī brauc. Tas viņu padara par 7,5, 8, zini. Bet tā viņš ir super vīrs ar ģimeni, viss kārtībā. Tikai viņš katrs otros Jāņus Vigalē brauc uz to. Rāda savu pīmpris, jā. Jā. Tāds maziņš. Netiku. Savā dzīvē. Netiku. Viņš pat dzer rēti, bet tā, ka piepišās, tad sūd. Tad slēpēt atslēgas un draudzams. Un vispārējo. When 5 beers start tasting like I'm gonna drive home.
Nu, labi, tas arī šodien viss. Paldies, ka skatījāties. Cik tur vietas vēl ir palikušas? Vispār tie, kas ir noskatījušies vēl līdz šodienai, tad atpulcējiem rītā ģimeni. 1. jūlijas atpulcēja ģimeni. Jā, šito ir labi. Mēs uploadējam 1. 1. jūlijā bija pirmā epizode. 2 gadi. Tā kā paldies visiem, drīz jau mācēsim runāt. Paldies visiem, kur skatās no pirmās epizodes. Ja tu tāds esi, tad ielieko šo video. Un, nu, jā, sekojam līdz Formulai 1. Kā vienmēr. Bet ir, zini, tagad ir tāda laba sajūta. Tagad ir ok sajūta. Šodien varētu čempions sākties no 0. Tad būtu vispār. Jā, jo sezonas sākums, pagājušā sezona piekritīšu, bija jāstiep intrigas. Nu, bija, aiz ausīm. Tagad ir forši. Norris, Verstapens, Ferrari kaut kur ielauzīsies, Mercedes kaut ko kožās, kas tur, Pēres splito Hāsus, vispār mēgli. Ir labi, jā, 4 komandas cīnās puzurām. Reāli, tā ir. Tagad tā, labi. Visi draugi. Čau. Jāiet gulēt, čau.